Ir daudz diskusiju, kad tā lucerna jāpļauj tieši. Piemēram, paskaties, šitā lucerna, konkrēti šitais stiebrs, nemaz nav pat kārtīgā pumpura fāzē, bet viņas garums ir stipri pāri 50 cm. Reku šeit ir 50 cm, un reku viņi ir gandrīz metru gara. Nu labi, 90 cm gara, nu nav tik gara mērlēnta priekš zālāja. Nebija paņēmis, jā, līdzi. Nu, ko mēs varam secināt? Kā kopskats ir tāds, kāpēc negaidīt ziedēšanu, bet pļaut tad, kad lucerna ir 50 cm augsts no zemes. Īstenībā pat varētu būt arī zemāk. Tāpēc, ka ja lucerna ir augstāka, viņai ir jāpalielina arī savus stublāju diametrs, lai viņi varētu noturēties kājās. Tātad šeit vairāk ir kokšķiedras daļas, vairāk lignīna daļa, vairāk tā daļa, kura nav sagramojama un kura ir mazvērtīga, jā, govīņa. Viņi pilda vairāk tādas salmu funkcijas. Plus viņi grūtāk sasmalcināma, grūtāk noblietējama govīm, sevišķi garšo govs mēdz izšķirot viņu. Nu, kā salmus, ja smalki izdodās sasmalcināt, šito daļu var lietot. Un tā vērtīgā daļa, tā sākās tikai šeit augšdaļā. Jā, tā ir vērtīga joprojām. Tur nekāda vaina nav. Iet runa par šo te daļu. Jā, bieži vien tajā lucernas apakšā tur ir tumšs un tur saulīt neiespīd. Tur lapas sāk apmirt rekur un tās visas nonāk skabarībā. Visas, kas ir virs 10 cm augstuma, tās visas beigtās lapas nonāk skabarībā. Protams, viņas tur neuzlabo ieskāpšanu, bojā viņu un jo tur ir jau sākušies sadalīšanās, pūšanas procesi un tā. Tāpēc es iesaku pļaut lucernu šitādā te garumā, reku 50 cm garumā. Viņi tieši tādā pašā veģetācijas fāzē. Skaties, tieši tāpat kā šitā metrīgā. Bet viņai tas kātiņš ir daudz tievāks, jūs viņu nopļausiet 10 cm no zemes un tālāk aizies tikai lapas. Nu labi, šodien arī nodzeltējuši, tāpēc, ka es viņu izcēlu tur no tās ļoti ražīgās, ļoti bagātīgās lucernas lauka. Jā, tāpēc te arī nodzeltējuši. Apakšā viņi tur bija tumsā. Bet parasti, ja visa lucerna vidē ir ap 50 cm, tad šitien ir smuki zaļi stublāji, smuka zaļa, augsts sagrumājuma lucerna, un viņa arī ātrāk attaugs un dos nākamo ražu. Tāpēc ar šitādu garu lucernu audzējot līdz ziedēšanas sākumam, protams, lucerna kalpos ilgāk, iespējams pat kādus 5-6 gadus. Šādu lucernu pļaujot intensīvāk, biežāk, lucerna tik ilgi neizdzīvos. Nu, lieliski būs 3 gadi, varbūt 4, atsevišķos gadījumos 5 gadi, bet toties lobarības kvalitāte un arī kopējā raža būs daudz labāka. Vairāk piena no hektāra būs ar šādu lucernu nekā šādu. Tā kā tā, visiem čau! Ziņojiet, kā jums veicās ar lucernas audzēšanu, novākšanu un izbarošanu lopiem. Čau!